pagājusi precīzi nedēļa, un bez komentāriem ir atgriezies jau ar otro epizodi. Pa nedēļu, protams, ir daudz notikumu notikuši gan pasaulē, gan Latvijā, un noskaidrosim, ko domā tauta par šo visu crazy lietu. Aiziet! Vai Latvijā algu pieaugums ir samērīgs pret Latvijas inflāciju? Nesen redzēju, ka tā algu starpība ir tagad 6 lielāka starp tie, kas ieņem visvairāk, tie, kas ieņem lielāko algu un tie, kas ieņem mazāk. Tāpēc es domāju, ka nē. Kad tu pēdējo reizi biji restorānā? Es neatceros. Tas laikam nav svarīgi. Vanču tiltam aizņemsies Rīgas dome 85 miljonus. Sagaidām arī sastrēgumi. Tavs komentārs par šo? Man šķiet, ka vajadzētu vispār fundamentāli pārmainīt Rīgas infrastruktūru, staigājošās pilsētas, aizliegt vispār mašīnas uz Valdemāra ielas, pārmainīt domāšanu, vairāk sabiedriskos, kaut ko tam līdzīgu. Mazāk mašīnu katrā ziņā. Kā tu pats pārvietojies par Rīgu? Ar kājām un sabiedrisko. Mākslīgais intelekts – drauds vai palīgs? Es jautāju, kā var iesniegt likumprojektu valstī aizliegt kategoriski mākslīgo intelektu pielietojumu. Tas ir kaut kas, ko vajag izmantot ekskluzīvi laboratorijās, pētnieciskos nolūkos. Cilvēkiem sadzīves vajadzībās kategoriski vajadzētu aizliegt viņam pieeju. Vispār nav vajadzības mākslīgiem intelektam. Tiešām kāda jēga, ko jūs ar viņu darat, es nesaprotu. Tikai ekskluzīvi pētniecības nolūkos vai kaut kam tam līdzīgi. Ja tev būtu jāatsakās no kafijas vai no interneta, kā tu atteiktos? Es kafiju nedzeru, tāpēc atliek internets, bet es ar to arī varētu sadzīvot. Vai tu tici Dievam? Nē. Ok, paldies, jauku dienu tev. Paldies, jā. Ir pagājis precīzi nedēļa, atkal ir piekdiena, bet pirms nedēļas šeit spēlēja saksofonists, kuri intervējām, un šodien viņa vairs šeit nav. Rodas jautājums, vai nu viņš ir nopelnījis tik daudz naudas, ka viņam vairs tas nav jādara, vai arī viņš ir kaut kur citur. Kur? Labdien! Kas ir šī te meitene attēlā? Kāda ir viņas profesija? Vispār nezinu. Uzminiet. Jebkāda profesija. Jā, vienu profesiju nosauciet. Modele. Tā ir Latvijas Saeimas deputāte. Ļoti interesanti. Labdien, kundze! Jums arī jauka diena. Jā. Vai jūs varētu pateikt šīs jaunās dāmas profesiju? Mēs nelamājamies eterā. Nē. Bez komentāriem. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Oi, nekad. Jo šo mēnesi tūliņ aizvērsies jau 2. Michelin ceļvedī iekļautais restorāns. Un restorāna nozare ļoti sūdzās par viņu, kā saka, labklājību. Cik jūsuprāt Latvijā cilvēki var atļauties iet uz restorāniem? Principā īsti nē. Pārāk mazas algas. Vai, jā, runājot par algām, vai algas ir samērīgas pret inflāciju valstī? Nē. Pārāk strauji aug cenas un pārāk maza alga celšana. Būsim godīgi. Es redzu, arī jūs esat māte, vai esat apmierināti ar valsts un pašvaldības palīdzību jums kā mātei? Nē, kā arī, kad, piemēram, šodien mēs braucām no citas pilsētas, mums par bērnu pat vajadzēja maksāt autobusā. Tas nebija daudz, 1 eiro labi nav daudz, bet tas ir šobrīd, nākamgad tas būs varbūt 3-4 eiro. Un pie tam vēl ir likums, cik es zinu, ka bērniem nav jāmaksā autobusā. Tas pats bija arī ar invalīdiem. Jā. Vai algas Latvijā ir samērīgas pret inflāciju? Galīgi nē. Bēdra Latvija. Nopietni. Konkrētākā. Vai mākslīgais intelekts ir drauds vai palīgs? Drauds. Kāpēc? Tāpēc, kad visu tas pārņems un cilvēki vispār atrofēs savus smadzenes, kas jau notiek tagad. Pareizi. Vai ja tev būtu jāatsakās no kafijas vai interneta, no kā tu atteiktos? No abiem. Nē, no interneta. Jo? Jo kafiju foršāk padzert. Paldies tev. Lūdzu. Ja jums būtu 5 sekundes pateikt šīs meitenes profesiju? Miniet. Es nezinu, tā. Kaut kas ar šitiem te seksuāliem pakalpojumiem. Jā. Un ja es teikšu, ka tā ir Latvijas Saeimas deputāte? Es viņu neatpazīstu. Viņa ir Latvijas Saeimas deputāte. Vai algas valstī pret inflāciju ir samērīgas?
Nu, es domāju, tur jāskatās ir, nu, kā saka, tie aprēķini un tam līdzīgi. Bet es vienkārši varbūt citādāk jautājumu, ja, vai vidusmēra cilvēkam ir atbilstoši pirktspēja. Tādu vajag jautājumu viņu uzdot. Tad, jā. Jā. Vai mākslīgais intelekts ir drauds vai palīgs? Es domāju, drauds. Kāpēc? Nu, es domāju, ka atdot pilnvaras, ja mums daba iedavusi ir intelektu, iedavusi ir, kā saka, iespējas kustēties, darboties, kāpēc mums tās iespējas un to dāvanu jāatdod kaut kādai tehnikai. Ja būtu jāatsakās no kafijas vai interneta, no kā tu atteiktos? Kafiju es nelietoju, bet internets man nav pirmajā vietā, tā varētu pateikt. Jā. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Es kaut kad, var sakot, kā darbā. Es biju kaut kur gados 20 atpakaļ. Jā, tādā. Cik daudz cilvēku Latvijā var atļauties iet uz restorānu? Nu, to ne man spriest, bet es domāju, ka vidusslānis, tas mums ir maziņš, bet nu, diez vai tur procentuāli. Es domāju, tādi, kam ir tur regulāri ienākumi, bizness vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Pēdējais jautājums. Šis gads ir tikko ieskrējies, ir pagājuši 23. diena. Kas ir tavs šī gada notikums? Pagad, tas ir tagad, kad... Šis gads, jā. Jā, pagad, šis gads 26. Jā. Jā. Nu, man bija nesen dzimšanas diena, jā. Apsveicam! Jauku tev dienu! Paldies! Labi, paldies! Visu labu! Uz redzēšanos! Labdien! Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Labi, ejiet projām! Pacetiet prom! Jā, kāpēc jāiet prom? Ejiet prom no šeit, skaidrs? Iesim! Nu tad krataties prom! Labi! Kratamies! Jā. Kratamies prom! Kratamies prom! Labdien! Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Vai jūs runājat latviski? Нет, не понимаю. Aha, kāpēc jūs nesaprotat? По-русски. Do you speak English? Нет, русский. Deutsch? Francēs? Espaņol? Рашу. Johaidī, jūs runājat tomēr latviski? Johaidī, tas ir latvieši tā saka. Да, я в Латвии живу. Super. Жизнь от меня. Что ты? Jā. Молодец. Jā. Jauku jums dienu. Prietного dņa. Да, спасибо. Darba algas Latvijā pret inflāciju ir samērīgas? Nē. Paskaidrot? Paskaidrojiet, lūdzu. Nu, jo cenas aug un vidējā alga un visas pārējās algas nepaukstinās vienmērīgi, tāpat kā arī paaugstinās cenas. Mākslīgais intelekts ir drauds vai palīgs? Skatoties kādā sfērā, jo, piemēram, ir tādas sfēras, kurās mākslīgais intelekts varētu būt palīgs, varētu palīdzēt padarīt darbu daudz ātrāk un daudz vieglāk. Jā, es jums parādīšu bildi. Tātad, lūk, šī te jaunā dāma, kāda ir viņas profesija? Varbūt kaut kas oficiālā. Jā, otrs minējums. Modele. Jā. Un trešais minējums. Trešais. Bija šī nopietnāka profesija. Nopietnāka. Jā. Advokāte. Tuvu, tā ir Saeimas deputāte, 25 gadus veca. Nopietni? Nopietni. Nepateiktu. Paldies tev. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Sen nezinu, kad neatceros. Cik daudz cilvēku? Neatceros visu. Jā. Es jums parādīšu attēlu, kāda ir šīs jaunās dāmas profesija. OnlyFans? Okay. Un ja es pateikšu, ka šīs jaunās dāmas profesija ir Latvijas Saeimas deputāte. No, Pilnīgi nopietni. Viņai ir 25 gadi. nu tad tā ir tāda jaunības bilde droši vien. Ne, viņai ir 25 gadi. Vakar viņa Saeimā uzstājās geparda kostīmā. Jā, es redzēju to video. Nu, traki. Kā jūs domājat, vai būtu jāievēro kaut kāda ģērbšanās etiķete Saeimā?
Nu, noteikti ētika ir jābūt. Tomēr to rāda publikai visu. Nu. Jā, mākslīgais intelekts ir drauds vai palīgs? Gan. Paskaidrojiet, lūdzu, vairāk. Ir kaut kādas lietas, kur tomēr viņš nepareizi apgalvo, ir lietas, kur viņš tomēr palīdz kaut kādās lietās. Rīgas doma aizņemsies 85 miljonus Vanču tilta remontam. Sagaidām kārtējie sastrēgumi. Kāds jūsu komentārs par šo? Vai tik nebūs tāpatās kā ar Pāli? Ļoti labi. Mēs šobrīd atrodamies Vecrīgā, kur šeit ilgus gadus bija alternatīvās mūzikas klubs Depo. Kas šeit šobrīd notiek? Pilnīgi nekas. Labdien! Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Pagājušajā gadā man bija jubileja. Vai bijāt apmierināti ar cenām un ēdieniem? Nu jā, vispār jā. Cik daudz cilvēku, Jā, dārgā arī bija. cik daudz cilvēku var atļauties Latvijā iet uz restorānu? Nu, es nezinu. Man liekas, nevar tagad atļauties. Cilvēki, kas strādā, nevar. Nu, ne jau saimā sēž. Jā, runājot par šo tēmu, ko jūs pieminējāt, šī jaunā dāma, kāda ir viņas profesija? Šitāda, jā, dāma, viņas profesija? Nu, labi, ja viņi neizskatās. Nu, varētu kaut kur tirdzniecībā strādāt. Otrs minējums. Otrais. Vakar viņa bija redzēta Rīgā geparda kostīmā. Nu tad no Saeimas noteikti. Precīzi, tā ir Latvijas Saeimas deputāte. Ko jūs domājat par viņas ģērbšanās stilu un viņas amatam atbilstoši? Viena maiņa beidzās, otrā sākās. Es atvainojos. Arbūzi melones pa īpašu cenu! Rasprodaža, izpārdošana! Arbūzi garšīgi no Gruzijas! Melones no Azerbaidžānas! Nāk! Kurš ir centrāla tirgus jūsu mīļākais paviljons? Paldies! Gaļas vai piena vai zivju? Piena! Kas jums garšo piena paviljonā? Nu vispār kā. Man pankukas tur garšo, biespiens, krējums, piens. Jā. Vai cenas jūs apmierina? Nu, kaut kā tā tagad jau labāk. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Nē. Cik daudz cilvēku Latvijā var atļauties iet uz restorānu? To es nevaru pateikt. Tāpēc, ka es esmu jau vecs cilvēks un vairāk kā tirgu mājās, tā pa veikaliem. Centrāla tirgū šobrīd ir ieradusies turistu grupa. Lūk, šie ir turisti, atvesti gida vadībā, iepirkties un apskatīt centrāla tirgu ziemā. Par ko domājam? Par iepirkumiem. Ko domā nopirkt šodien centrāla tirgu? Visu garšīgu, ko šeit var iegūt. Svaigu cūkas kājiņu, kūpinātu ribiņu. Ja tev būtu puse Latvijas valsts budžeta, kā tu viņu tērētu? Tas jau tāds... Tikai sev vai arī valstī? Es domāju, ka par daudz naudas viņi labāk ir iztērēt. Es domāju, ka arī valstī un pārējiem, kas apkārt, radīt prieku. Kā tu radītu prieku? Miers mājās. Nopirkt visiem, ko cilvēks vēlās, kam viņam varbūt pietrūkst. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Tieši restorānā, pie mums jau tagad restorāns grūti nosaukt. Teiksim, McDonald's arī skaitās restorāns, ja ieņemam, tad esmu bijis kaut kad nesen. Ar Saimā vairs nav ēdnīcas jau labu laiku, ar ko būtu jābaro Saimas deputāti? Opa, Saimā nav ēdnīcas. Kā tā viņi nabadzīgi tur badojās, ņem maizītes līdzi uz galdu? Jā. Tur ir automāti, pašapkalpošanās un tā. Kaut kāda ekonomija, protams. Cik cilvēkiem nav jāstrādā, ja tu uzliec kaut kādas automātus? Mēs jums parādīsim attēlu, ja? Šo te attēlu ar jauno dāmu. Nosauciet lūdzu viņas profesiju. Aktieri, modeli. Bišķīt nopietnāka. Tad viņas profesija bišķīt nopietnāka, ja?
Nu, varētu būt arī kāds psihologs, teiksim. Vakar viņa Rīgā bija redzēta geparda kostīmā. Un tā tad Greenpeace, ja? Viņa arī aktīvisti ir sākusi kā aktīvisti savu karjeru. Tā ir Latvijas Saeimas deputāte. Nu, diezgan ekstraordināri priekš Saeimas. Šāda viņa geparda kostīmā viņa vakar uzstājās tribīnē. Bet jūs ziniet, tas ir varbūt viens no mēģinājumiem pievērst uzmanību ekstraordināri, tāpēc ka normāli rīkojoties nav nekāda rezultāta. Ja? Šis pievērš vairāk tautas uzmanību līdz arī tieši tam jautājumam. Varbūt tas ir ļoti īstenībā tā kreatīvi. Jā. Mākslīgais intelekts ir drauds vai palīgs? Nu, dotajā brīdī pagaidām viņš ir palīgs. Kā draudu. Cik paskaties. Kā drauds viņš varbūt kaut kad nākotnē var izvērsties. Pagaidām tomēr tās tehnoloģijas un viss tas nav aizgājis tik tālu, lai viņš varētu visu izskaidrot. Ja tev būtu saucamais mākslīgais intelekts, bet viņam jau nav viņa. Viņš pie jebkuras nestandarta situācijas, to nevar ielikt iekšā visu algoritmā, kas ir cilvēku galvā. To nekad neizdarīs un nenotiksies. Ja tev būtu jāatsakās no kafijas vai interneta, no kā tu atteiktos? Divi interesanti jautājumi. Kafijas vai interneta? Dotajā brīdī izdarīsim tā, es pārētu uz zemāku pārklājumu un sliktāku kafiju, bet lietot abas. Ļoti labi, paldies tev. Šonadēļ laika ziņās vairāk kārtīgi esmu minējis par to, ka ir daudz kur drošs ledus izveidojies, bet tajā pašā laikā vienmēr arī esmu pievilcis to, ka ledus daudz kur nav drošs. Un šeit Rīgas kanālā arī ļoti labi ir redzams, ka nekas šeit nav drošs. Tā kā uzmanīgi kāpiet uz ledus, vai arī nekāpiet labāk nemaz. Labdien, vai jūs varat pateikt šīs jaunās dāmas profesiju? Nezinu gan. Kāda blogeri? Jā, varbūt arī tā varētu teikt, bet varbūt vēl viens minējums. Nezinu, kā teikt. Kādreiz jau citu pievien tā kā prostitūta, bet nē. Kā jūs teicāt? Tā prostitūta, kad drīz tā. Jā, tā ir Latvijas Saeimas deputāte. Vakar viņa tribīnē uzstājās geparda kostīmā. Ak, Dievs tās. Vai tā būtu jāģērbas Latvijas Saeimas deputātei? Kategoriski ne. Katram ir sava elite jābūt. Un ja viņš strādā tādā vietā, tad ir jābūt tādai elitei. Tomēr apģērbam jābūt piemērotam. Mākslīgais intelekts drauds vai palīgs? Man viņš palīdz vispārīgi. Ja es ļoti daudz ko prasu, tādas lietas, kuras patiešām nevar atrast internetā, tiešām ļoti skaidri. Kādu piemēru? Piemēram, šodien braucat pie ārsta no laukiem, mēs iebrauksim no provinces, kā saka, jā, lai tiktu uz autobusu, un kurā pietrā man ļoti perfekti viss nolikt, tā ka man nekāda aizskaršķies. No kurienes jūs esat? Saldus. Vai esat apmierināti ar dzīvi Saldū? Jā, nevarētu teikt, viss kārtībā mums. Cīnāmies ļoti daudz par to, bērni tāpat ņemās, viss kārtībā, viss labi. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Tā godīgi? Daudz gadus apkaļ. Nav iespēja tā kā dieta. Cik daudz cilvēku Latvijā var atļauties iet uz restorānu? Ja es varētu atļauties, arī ietu, bet es nevaru atļauties. Es nezinu pateikt to skaitu, bet es domāju, ka lielākā vairums tomēr nevar. Rīgas doma ir aizņemsies 85 miljonus vanšu tilta remontam. Ir sagaidāmi arī kārtējie sastrēgumi. Kā jūs uzskatāt, vai būs darbi tiks pabeigti solītajā laikā, un vai izmaksas nepieaugs, un vai viss būs godīgi? Es domāju, ka noteikti izmaksas pieaugs. Tas ir tā kā likums. Nekur savādāk šeit nav vairāk. Viņš jāremontē, vai kā ir. Šaubos, bet ir laicīgi pabeigs. Un pēdējais jautājums, kas Latvijā būtu jāremontē? Es domāju, ka galvenokārt ceļi, jo mums Liepāja ir tas tranzīta ceļš skaitās. Piedodiet, bet tas prātām neatverām. Kad tur tās zivs joslas, viņš tie lielie visi, un te brīnās, ka kaut kas notiek. Vajadzētu būt 4 joslām. Jā. Tagad ir kā pieņem to parakstu savākšanu, viss tas ir tā kā piepildījies, bet pēkšņi varētu ir neesot naudas. Tad
par ko mēs runājam. Nekāda interesa nav par to, lai uzlabotu dzīvi Latvijā. Arī to pašu tranzītu, lai iet cauri. Tā kā netic vairs nevienam viņam. Jūs esat pensionāri? Jā. Vai esat apmierināti ar savu pensiju? Nē, Kāpēc? tāpēc, ka viņi ļoti maz, jo es visu mūžu gandrīz esmu nosēdējis uz invaliditātes grupu. Un šī pensija ir ļoti maz, tādēļ arī spiestu griezties iestādēs, jā, kur palīdz. Protams, man kā otrās grupas invalīdam ir diezgan spēcīgs atlaides dažās iestādēs, kuras var tikt tomēr tā kā citi maksājas, arī nemaksāja. Par to es varu pateikt paldies, jā, tas nemainās, bet pensijas ir pārāk maz, cilvēki nevar savilkt galvas kopā. Turaties, lai Dievs jūs svētī. Jā, paldies jums tāpat. Vislabāk. Šeit stāvot pie Rīgas kanāla, es nedomāju par pasaules problēmām, es pat nedomāju par Latvijas problēmām. Es patiesībā šobrīd domāju, ko dara Rīgas bebri. Savā laikā Rīgas bebri dzīvoja šeit, vandījās šeit. Ko viņi dara ziemā? Vai viņi vispār vēl ir Rīgā? Labdien! Vai jūs varētu pateikt šīs jaunās dāmas profesiju? Modele. Labi, otrs minējums. Nezinu. Dziedātāja. Tā ir Latvijas Saeimas deputāte. Vakar viņa tribīnē kāpa geparda kostīmā. Es redzēju to bildi, jā. Kā jums patīk? Nu, diezgan atklāti tā, jā. Vai tā būtu jāģērbas Latvijas Saeimas deputātam? Nu, es nevienu nenosodu. Manuprāt, katrs var ģērbties, kā viņš grib, bet varbūt tomēr Saeimā gluži tā nevajadzētu. Ja varbūt viņa uzvilktu kādu žaketi pa virsu, kas, tik traki neatsedz, tad varbūt... Pilnībā starp citu piekrītu, jā. Labdien! Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Es neceros. Cik daudz Latvijas iedzīvotāju var atļauties doties uz restorānu? Es domāju, ļoti maz. Vai jūs varat pateikt šīs jaunās dāmas profesiju? Fotomodeli? Otrs minējums. Es nezinu. Tā ir Latvijas Saeimas deputāte. Vakar viņa uz tribīnes kāpa geparda kostīmā. Es neredzēju. Vai tā būtu jāģērbas Saeimas deputātei? Protams, ka nē. Kāpēc? Tas nav pieklājīgi minimum. Vai darba algas ir samērīgas pret algu valstī? Nē. Protams, ka nē. Paldies. Labdien! Vai jūs varat pateikt šīs jaunās dāmas profesiju? Pagājāpsies bildīti? Oi, nemācīšu teikt. Vakar viņa bija redzēta Rīgā geparda kostīmā. Geparda kostīmā. Mākslinieci te droši vien. Un ja es teikšu, ka tā ir Latvijas Saeimas deputāte? Pārsteidzoši. Vai tā būtu jāģērbas deputātam? Nē, vajadzētu piedienīgāk. Žaketīti. Varbūt viņa mēģina pievērst uzmanību jautājumiem, par kuriem viņa runā. Iespējams, jā. Bet to varbūt verbāli tad droši vien vajadzētu vairāk kaut kā. Ne jau vizuāli, varbūt tās tur tā, jā, tas vairāk. Kad jūs pēdējo reizi bijāt restorānā? Arī labs jautājums. Diezgan sen gribētos biežāk, jā. Cik daudz Latvijas iedzīvotāju var atļauties doties uz restorānu? Ņemot vērā mūsu dzīves līmenī, varbūt būtu labi, ja varētu vairāk, tad droši vien, jā. Mākslīgais intelekts drauds vai palīgs? Gan, bet droši vien vairāk palīgs. Kā viņš jums ir palīdzējis? Viņš ir ļoti, tā kā var daudz jautājumus tur visu atrast nepieciešamā informācija, ja vajag, jā. Kā mācībās palīdz visur, kur, jā, vajag. Vai mākslīgais intelekts jums ir varbūt jau draugs? Droši vien vairāk draugs nekā ienaidnieks. Paldies, jauku dienu jums! Jā, lūdzu jums arī. Paldies par laiku!